Šitais jāņem no zemes guļas ārā. Jāveic būs apkopīte. Eļļas maiņa, gaisinieks. Un aizmugurējā kasta vēl. Jāpieliek, jāpastās, kā dara viss. Šitai sezonai nopirku šitā kapas kasti. Tā. Nu, vismaz varēs tikai 2 ķiveres ielikt un būs vairāk druscīt vietas. Uz tāda atzveltnīta. Apmēram nomerīsim, lai būtu arī pa vidiņu. Tad vienkārši iecentrējam. Saliku atzīmītes un tagad jāatzīmē, kur būs caurumi. Nu tā, šito pieskrūvēju. Atzīmītes vienkārši uzliku ar korektoru, iespiežot vienkārši uzgalīšus un apmēram nācās tāpēc nedaudz paovalot, lai pilnīgi pretī ir, bet nu, tā kaut kā izskatīsies. Tā. Normāls liels koferis divām ķiverēm. Lai tiktu pie gaisinieka 2 te, 2 sāni un katrā pusē krāniņš aiztiec ciet un truba jānoņem. Pusīt nolējuši, tā kā varēs noņemt bāku nost. Tas radās vieglāk, lai noņemt var vēl. Te paņēmu skrūli vaļā un visu apakšu noņem. Vecais filtrs un jaunais filtrs. Vienīgi ir kur austiņas. Šitiem veciem arī bija pielocītas. Druscīt, lai ne. Šitais te varētu virināties normāli. Tās austiņas pielocīja uz ārā, tas arī viss. Gaisinieks nomainīts. Tagad mainīsim eļļu. Drusku jāpagaida, kamēr atdziest, jo uzsildīja motoru, lai visas eļļas smuki paņem un izcirkulē, kur vajag. Au, pirkstu atcitu. Šitajā traukā pietiks vietas, vajadzētu pietikt. Eļļas filtri nomainīti, tagad tikai, gaidīsim labs laikapstākļus.